Labdien, labdien! Šodien kopā atkārtosim apgūtos burtiņus. Vai esi gatavs? Nu tad aiziet! Lūk māja! Noskaidrosim, kas dzīvo mājā. Kas dzīvo mājā? Pieklauvējam vēlreiz. Kas dzīvo mājā? Mājā dzīvo kas sākās ar burtu A? Varbūt ārsts. Mājā dzīvo ārsts. Ārsts. Vai arī mājā dzīvo āpsis. Āpsis. Varbūt kāds cits. Varbūt mājā dzīvo āzis. Āzis? Kas dzīvo mājā? Āzis. Jā, āzis dzīvo mājā. Un te, kas dzīvo mājā? Kas dzīvo mājā? Pieklauvē vēlreiz. Kas dzīvo mājā? Mājā dzīvo A. Vārds sākās ar A. Astoņkājas. Mājā dzīvo astoņkājas. Vai mājā dzīvo Alnis? Alnis? Mājā dzīvo Alnis. Rekā. Un kas te dzīvo? Kas dzīvo? Kas dzīvo mājā? Noskaidrosim. Kas dzīvo mājā? Mājā dzīvo Vārds sākās ar Mājā dzīvo eņģelis. Kas dzīvo mājā? Mājā dzīvo ezis. Ezis. Noskaidrosim. Mājā dzīvo ezis. Jā, mājā dzīvo ezis. Un te, kas dzīvo mājā? Tuk, tuk. Kas dzīvo mājā? Tuk, tuk, tuk. Kas dzīvo? Mājā dzīvo I ar burtu I. Igona. Mājā dzīvo igona. Varbūt mājā dzīvo indiānis. Varbūt indiānis. Mājā dzīvo indiānis. Kas dzīvo šajā mājā? Tuk, tuk, tuk. Kas dzīvo mājā? Noskaidrojam. Tuk, tuk, tuk. Kas dzīvo mājā? Mājā dzīvo lapsa? Vai mājā dzīvo lapsa? Noskaidrojam. Mājā dzīvo lapsa. Jā. Kas šeit dzīvo? Tuk, tuk, tuk. Kas dzīvo mājā? Noskaidrojam. Kas dzīvo mājā? Tuk, tuk, tuk. Mājā dzīvo tītars. Vai mājā dzīvo tītars? Bet varbūt mājā dzīvo tīģeris. Tīģeris. Kas dzīvo? Mājā dzīvo tīģeris. Rekā. Mājā dzīvo tīģeris. Un te. Tuk, tuk, tuk. Kas dzīvo mājā?
Vēlreiz noskaidrojam, kas dzīvo mājā. Ar burtu sākās vārds Nāriņa. Mājā dzīvo Nāriņa. Varbūt, bet varbūt mājā dzīvo Nīlzirgs. Nīlzirgs. Mājā dzīvo Nīlzirgs. Jā, labs darbs padarīts. Atā, tiekamies nākamo reizi.